Re! Viss ēters ir te! Pēc mēneša un vienas dienas Latvijā notiks Eiropas parlamenta vēlēšanas. Partijas, par kuru kandidātiem mēs balsosim, ir ieplānojušas reklāmām tērēt pamatīgas summas. Tiesa, kopumā mazāk nekā Saeimas vēlēšanās. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs jau pirms nedēļas bija sācis 19 pārbaudes par iespējamiem priekšvēlēšana aģitācijas pārkāpumiem. Lai uzzinātu jaunāko, esam uz interviju aicinājuši Knaba atbildīgās nodaļas vadītāju Amīliju Raitumu. Labrīt! Labrīt! Sakiet, vai kaut kādas jaunas pārbaudes arī šajā laikā ir sāktas? Varbūt esat saņēmuši informāciju un uzsākuši pētīt par aģitācijas pārkāpumiem? Jā, mēs esam uzsākuši vēl vienu papildus pārbaudi par iespējamu administratīvu resursu izmantošanu. Ja mēs runājam par kaut kādām tādām riska zonām vai tām tendencēm tieši pārbaudēs, ko mēs konstatējam šobrīd, tad varētu varbūt iedalīt tādus 3 virzienus. Pirmais virziens varētu būt šie administratīvie resursi. Varbūt tāds viens no piemēriem būtu pašvaldības mājaslapā tiek publicēta intervija vai raksts, kurai nav nekādas norādes uz apmaksātāju, ka tā ir priekšvēlēšana aģitācija, bet pēc satura mēs redzam, ka ir slēptās aģitācijas pazīmes. Faktiski jebkuram sabiedrības pārstāvim, varbūt izlasot šo rakstu, radīsies tāda subjektīva sajūta, ka šī ir tomēr priekšvēlēšana aģitācija. Tad mēs pa visiem šiem faktiem, kas nonāk mūsu redzes lokā, uzsākam pārbaudes. Otrais virziens varētu būt, kad trešās personas tiek izmantots iespējams, lai varētu aģitēt pašu deputātu kandidāti vai politiskās partijas slēptā veidā. Un varbūt tāds trešais virziens, ka mēs pievēršam pastiprināti uzmanību pirms šīm vēlēšanām, būtu tieši sociālo tīklu izmantošana un tieši apmaksātas aģitācijas uzskaita, tā skaitā ne tikai slēptās aģitācijas uzskaita, jo bieži vien, ja sociālos tīklos vai internetā vai arī kaut kur preses izdevumos tiek publicēti aģitācijas apmaksātie materiāli, bet nevienmēr par viņiem saulēcīgi tiek noziņots gan korupcijas novēršanas apkarošanas birojam, un pašas partijas arī nenorāda šīs izmaksas savās deklarācijās pēc vēlēšanām. Sociālo tīklu lietotāji, starp citu, diezgan plašu uzmanību daudzi vērsa uz Daņas Rezniece Ozolas aktivitāti, uz to, ka viņi brauc apkārt pa Latviju, tieks ar jauniešiem, stāsta par šahu, stāsta par savu politiķu karjeru, un daudziem radās jautājums, vai tā ir aģitācija vai kā? Riska pazīmes, protams, šīm aktivitātēm ir saskatāmas, tāpēc mēs monitorējam šos pasākumus un varēsim izdarīt secinājumus, kad pārbaudi, protams, pabeigsim. Cik ilgs laiks ir vajadzīgs pārbaudē? Iespējams nedēļa, iespējams dažas dienas, grūti pateikt. Tas ir tomēr atkarīgs no informācijas, cik ātri viņu var apkopot, jo nepieciešams bez tās informācijas varbūt par pašiem kaut kādiem līgumiem, par tām iniciatīvām, uz kā pamata uzsākās šīs aktivitātes. Mums būtu nepieciešams arī paņemt paskaidrojumus, lai saprastu, kāds bija mērķis veikt šīs darbības. Paskaidrojumi ir paņemti? Viss tiek procesā šobrīd notiek. Par tēriņiem, priekšvēlēšana tēriņu kopējais apjoms. Es saprotu, tas ir mazāks nekā Saeimas vēlēšanās, reizes 5, ja nemaldos, tas bija mazāks. Bet kolēģi nesen ziņoja par 440 tūkstošiem. Jūs lēšat, ka tas varētu palielināties pēdējā laikā? No kāds būs atkarīgs? No tā, ka tiek reģistrēts aizvien vairāk šādas reklāmu apmaksāšanas? Ja mēs runājam tādā salīdzinošā statistikā ar Saeimas priekšvēlēšanu periodu, tad, protams, skaitliski visi rādītāji ir samazinājušies 3 reizes. Gan saņemto sūdzību skaits, gan arī saņemtās informācijas skaits par noslēgtiem līgumiem, gan arī paši dāvinājumi ziedojumi. Partijas šobrīd ir saņēmušas 3 mēnešos pirms Eiroparlamenta vēlēšanām, ja salīdzinām ar tiem pašiem 3 mēnešiem pirms Saeimas vēlēšanām, 3 reizes mazāku finansējumu. Bet mēs jebkurā gadījumā visas šīs aktivitātes monitorējam, pārbaudam. Mēs, protams, paredzam, ka pēdējā mēnesī pirms vēlēšanām šie rādītāji pieaugs, bet noteikti šis pieaugums nebūs tik būtisks, lai sasniegtos rādītājus, kā bija pirms Saeimas vēlēšanām.
Iepriekš vēl pirms Saeimas vēlēšanām šķiet jūs arī šeit pat pie mums studijā atzināt, ka ir problēmas kontrolēt sociālos tīklus un to, kāds saturs apmaksāts, neapmaksāts, aģitējošs vai neaģitējošs tur parādās. Vai kaut kas šajā ziņā ir mainījies? Noteikti šī kontrole un informācijas tāda caurspīdība par tām kontrolas iespējām un arī par konstatētiem faktiem ir uzlabojusies. Arī šī sadarbība ar Facebook un Google pārstāvjiem noteikti vērtējam pozitīvi. Mēs izmantojam... Viņi dod vairāk informācijas? Jā, viņi atbild uz visiem mūsu pieprasījumiem, kas saistīti ar konkrētiem kontiem, kurš ir veicis apmaksu un cik lielā apmērā, kas ir ļoti pozitīvi. Ja mēs atskatāmies uz kaut kādiem dažiem gadiem atpakaļ, kad no viņiem nebija nekādas atgriezniskās saiknes. Viņiem arī kopš 28. marta ir ieviests jauns Facebookam tieši monitoringa rīks, kurš teiksim, dod ļoti daudz tādus jaunus solījumus monitorēt Facebook aktivitātes, tieši politiskās aktivitātes gan kontrolētājiem, gan pārskatīt šīs aktivitātes sabiedrībai, bet noteikti arī pašām politiskajām partijām jābūt pietiekoši aktīvām, jo viņām ir jāreģistrē savi profili Facebook lapās, kā politisko partiju mājaslapas. Līdz šim brīdim, vismaz pēc mūsu rīcībā esošās informācijas, pārskatot šos partiju profilus, mēs redzējām, ka tikai 3 no šīm 16 partijām ir reģistrējušas savus profilus kā politisko partiju. Rīki, kas ir tikai noteiktiem spēles noteikumiem. Bet arī tas jau sabiedrības arī interesēs redzēt, teiksim, vēsturiski informāciju par to, kādu ir katra partija ievietojusi šo politisko aģitāciju priekšvēlēšanu periodu laikā. Mēs jau šo informāciju redzam kā kontrolētāji, jo mēs izmantojam arī citus monitoringa rīkus, ko mēs izmantojam arī pirms Saeimas vēlēšanām, kas arī sevi pierādīja kā ļoti efektīvi. Mēs arī iepērkam atsevišķi monitoringa šo pakalpojumu. Viņš gan neatiecās varbūt uz šiem sociālajiem tīkliem, bet uz internetu kopumā, jo sociālajie tīkli jau nav vienīgā tāda aktivitāte internetā. Jo ja mēs paskatāmies tieši uz sociālajiem tīkliem, varbūt cik daudz naudas tērē sociālajos tīklos, tad mēs redzam, ka varbūt paši šie tēriņi nav tik lieli, bet pati tā aktivitāte ir ļoti liela, jo ļoti daudz var ierakstīt un aģitēt arī tiešā formā bezmaksas. Bet, protams, ja mēs runājam par šo bezmaksas formu, nav viss tik viennozīmīgi, ka mūs interesē tikai apmaksātas, tādas tieši apmaksātas formas. Ja mēs redzam, ka ir kaut kādas indikācijas vai kritēriji, ka iespējams tādā arī bezmaksas formā ir kaut kāds bijis slēpts maksājums, tad mēs arī tādas pārbaudas uzsākam par šīm aktivitātēm un analizējam informāciju, mēģinām gūt pierādījumus. Saeimas vēlēšana pieredze kaut ko attiecībā uz šo bezmaksas formu izķeršanu. Ir kaut ko jums tādu pozitīvu devusi? Varat par kaut ko stāstīt, kas ir tiešām apliecinājis, ka arī šīm formām ir iespējams tikt klāt tiešām, kad tiek izplatīts vēstījums bez īpašas samaksas? Šobrīd stāstīt mēs nevarētu, jo mums ir jāpabeidz visas pārbaudas un plānotais laiks, kad mēs nopublicēsim visus šos rezultātus un savus secinājumus varētu būt maija vidus. Vienīgais, ko mēs varētu šobrīd aktualizēt, tās ir varbūt tādas tendences, par ko mēs gribētu runāt kontekstā arī ar šīm Eiroparlamentu vēlēšanām un ar Saeimas vēlēšanu rezultātiem. Noteikti mēs aicinātu sabiedrību, ekspertus un politiķus uz diskusiju pēc vēlēšanām, Eiroparlamentu vēlēšanām par to, kādi būtu nepieciešami grozījumi priekšvēlēšana aģitācijas likuma regulējumā. Vai nevajadzētu pārskatīt kaut kādas noteiktas normas, pieņemsim uz limits, vai nebūtu jātiecina uz tādām pozīcijām, kā kampaņas sagatavošana, organizēšana, drukāto materiālu veidošana. Un tāds otrs punkts arī mūsu ieskatā ļoti svarīgs, vai vajadzētu turpināties tādām situācijām, kad partijas diezgan ilgstoši nenorēķinās par kampaņas organizēšanu, veidošanu vai kaut kādām citām pozīcijām. Mēs varētu, teiksim, ieskatīties kaimiņu valstu pieredzē, kad politiskajām partijām, kuras noslēdz savu vēlēšanu kampaņu nenorēķinoties par izdevumiem, šīs partijas zaudē tiesības saņemt valsts budžeta finansējumu. Sarunas noslēgumā pavisam īsi vēlamies jautāt, vai ir noskaidrots visas lietas par slēpto aģitāciju pirms Saeimas vēlēšanām, par iespējamo slēpto aģitāciju. Zinām, daudz plaša rezonanci raisīja, piemēram, publikācijas laikrakstā Dienas biznesa.
Jā, šeit attiecībā uz dienas biznesu mēs jau publiski esam apstiprinājuši vairāk kārt, kad šī ir slēpta priekšvēlēšana aģitācija. Mēs esam konstatējuši pārkāpumu šajā gadījumā, uzsākuši administratīvā pārkāpumu lietvedību. Un šobrīd arī faktiski tie rezultāti, cik liels sods un kurai personai ir piemērots un kāda summa ir jāatmaksā valsts budžetā, mēs paziņosim arī maija vidū kopā ar partiju pārbaužu rezultātiem. Tāda ir jaunākā informācija, tuvojoties Eiroparlamenta vēlēšanām nedaudz vairāk. Paldies par sarunu šajā rītā. Paldies. Paldies.